sabiedrības valdes un padomes sagatavotais IPO realizēšanas scenārijs? IPO process, nu tad šī gadījumā IPO process neorganizēja akcionārs, jo tad IPO un šo te jauno akciju emisiju organizē un nosacīti diriģē uzņēmums. Ja? Un tātad, ka diriģē valdību. Es tādu vārdu nelietotu, bet tad... Diriģē ļoti labs vārds. Nē, bet tad, ja mēs skatāmies, tad mērķis par IPO ir kopš 21. gada, kad pēdējais bija ieguldījums bija Covid laikā. Attiecīgi tātad gan iepriekšējā uzņēmuma padome, visticamāk arī iepriekšējā nesošā uzņēmuma valde, tad kopš 21. gada ir gājuši, teiksim, šo te mērķi. Ir gājuši, mums ir vajadzīgs IPO, lai mēs tad varētu pirmkārt iziet no valsts atbalsta un pats... Paskungs, nesākam kopš Jēzus Kristus. Okay. Mēs runājam par pagājušo piekdienu. Padomes un valdes scenārijs. Bija 4. Reāli scenāriji bija 2. Kas attiecās tieši uz... Tie atzinumi, kas ir rakstīti pa 2 reāliem un pa 2 nereāliem. Es pieļauju, ka tie 2 citi, bet tie nebija ne pēdējo valdību sēžu, teiksim, tātad apspriešanā, jo tie, faktiski ir tātad alternatīvi scenāriji, kas neparedz IPO. Tātad, respektīvi, ja mēs runājam par IPO, bija 2 scenāriji attiecībā uz akciju kapitālu. Galvenais, iespējami vienkāršiem vārdiem, lai dažādi publika varētu to uztvert, ar ko viņi atšķirās? Tātad ļoti vienkārši valdes un padomes piedāvātais scenārijs paredzēja apvienot visas 4 akciju klases, kas bija izveidojušās uzņēmumā, jo tātad uzņēmumā dārgākas vidēji dārgas un ļoti lētas. Un šīs te akciju klases izveidojās Covid laikā, tāpēc, ka katru reizi tika tātad nosacīti veikts uzņēmumu novērtējums un tika veikta jauna emisija un izlaistas jaunas akcijas, bet jau ar citu nominālu. Tātad šobrīd, lai mēs aizietu uz biržu, mums ir vajadzīga viena akciju klase, lai tad mēs nepadarītu tās pārējās akciju klases mazāk vērtīgas vai mazāk nelikvīdas. Mums ir vajadzīga viena akciju klase. 2 scenāriju atšķirība galvā. Jā. Un tā arī galvenā atšķirība. Tad mēs piedāvājām visas akciju klases apvienot vienā akciju klasē ar minimālo komercreģistrā noteikto pamatkapitāla nominālu vērtību 10 centi. Jauna akciju klase un savukārt šo te novienādojot visu... Jā, un tas ir bāzes scenārijs, kas ir tagad pieņemts. Otrs scenārijs saglabāt esošās 4 klases. Biržā iet tikai ar vienu akciju klasi, kas ir D klase, kas bija pēdējais vērtējums Covid laikā ar 10 centiem. Šo teiksim, akciju klasi, jaunās emisijas veikt balstoties uz šo te akciju klasi, bet tas galvenie tie argumenti, kāpēc tas nestrādā, tad mums paliek 3 akciju klases, kas pieder valstī un privātajiem akcionāriem, jo biržā mums ir viena. Un tad mums atverās liela Pandoras lāde ar tiem juridiskajiem riskiem, kā mēs pēc tam cīnīsimies ar tiem mazākuma akcionāriem, ka mēs esam padarījuši viņu akcijas mazāk likvīdas nekā valstī. Plus mums ir tātad risks par to, ka, ja mūsu jaunā emisija ir lielāka par 50 vai 60%, tad no kopējā pamatkapitāla, lai pieņemtu lēmumu par šo 3 akciju klašu ielikšanu biržā, mums būs vajadzīgs 75%. Tad investori... Neapbaram uzreiz visas problēmas ar daudziem cipariem. Jā.